Droši vien, ja vienam no darbiniekiem vai vadītājiem pajautātu, vai tev patīk darbs, ko tu dari, teiktu, jā, man patīk. Bet realitāte ir tāda, ka pirmdienā jau gaida piektdiena, un tad skaita dienas, mēnešus, kad būs tas atvaļinājums. Un tas ir pazīme tam, ka ir uz izdegšanas robežas. Un fakts ir arī vēl tāds, ka Latvijā vidējais veselības ilgums ir 55 gadi. Kas nozīmē, ka cilvēki neatpūšas tā, kā vajadzētu. Bet ko nozīmē, ka tu aizbrauc, nezinu, vienreiz nedēļu paslēpot, un tad tur vienā pārgājienā. Tas ir stipri par maz. Cilvēks, tāpat kā jebkas dabā, ir ļoti ciklisks. Un ciklisks nozīmē ne tikai pa dienu strādāt un naktī gulēt, bet arī dienas laikā atrast veidus, kā atjaunoties. Un ja tu atjaunojies dienas laikā, tad tev samazinās vajadzība pēc vīna vakarā, tev samazinās vajadzība pēc bolta un volta, tev samazinās vajadzība pēc tā, ka tu vienkārši nezini, ko tālāk darīt un esi iestrēdzis.